Mans Robijs, un mēs te šodien parunāsim par trikiem. Kā tev sauc? Nikola. Cik tev gadi ir? 8. 8 gadi, ja? Ja domājies, man tavā vecumā bija 9 gadi jau. Vai ne? Nē, ja jau tev manā vecumā bija 9 gadi. Nu, bet tad jau tev 9 gados bija 9 gadi. Cik tev gadi? 11. Sadīts, ja tev būtu 12, tu varētu palīdzēt man ar nākošo triku. Cik tev ir gadi? 11. Ja tev būtu 12, tu varētu man ar nākošo triku palīdzēt beigt foršais triks. Cik tev gadi? 11. Nav 12 gadījumā, ne? Ja tev būtu 12 gadi, varētu sēdēt tieši šajā krēslā, palīdzēt man ar nākošo foršo triku. Cik tev gadi? 10. Tev 10 gadi? Jā. Tikko bija 11. Paliek mazāk? Jā. Ok, ja tev būtu 12 gadi, tu varētu man palīdzēt ar nākošo triku. Tiešām beigt foršais triks. Tad būs jāsauc citu palīgā. Cik tev gadi ir? 12. 12 gadi ir ideāli. Mēs to parādīsim vien beigt feino burvju triku. Ko? Tu vispār tici brīnumiem? Nē. Īsti netic vispār. Vispār tāds skeptisks cilvēks netic nekādiem brīnumiem. Tu domā, ka burvju mākslinieks par muļķīgs, ja? Vai tu zini vispār, uzreiz sākšu, vai tu zini, kas ir iluzionists? Nav ne mazākās nojausmas, ja? Kādu domā, kas ir burvju mākslinieks? Burvju mākslinieks ir... Kurš burās? Tas, kurš burās, ja? Jā. Un ar ko viņš atšķirās no iluzionista? Nu, kāds to var salīdzināt, ja es nezinu, kas izlīdzināt? Iluzionists, ja? Jā, tas pats. Burvju māksliniekus, tu zini kādus vispār pasaulē tādus slavenus? Nezinu, nevienu burvju mākslinieku. Vispār nevienu burvju mākslinieku pasaulē nezinu. Nevienu. Tev nav savas kārtas līdz? Nē. Man arī nav kārtas līdz. Labāk. Es tev mēģināšu vienu tādu interesantu triku parādīt ar naudu. Tev jāpanāk bišķi tuvāk, ja? Nu, re, kur tev būs jāskatās tieši šitajā vietā, un es tā skaitīšu līdz 3, un tad tu redzēsi tieši šitajā vietā, kā notiks interesanti tāds brīnums, ja? Skaitam kopā. 1, 2, 3. Redzēji? Kā domā, kur viņi palika? Varbūt to šeit? Jā. No, ka piedurpinēs arī. Jā. Kā domā, kur viņi palika? Starp pirkstiem? Šeit? Tu domā, ka piedurpinē? Nu, nezinu. Noliec šitā rokas priekšā sev. Un skaties, redz tieši šitajā vietā. Skaita līdz 3. 1, 2. Koncentrējies, ja? Wow. Galā. Eit nost. Labi. Noliec šitā rokas priekšā sev. Lieku šitien te, un bišķi uz mani pusi vairāk. Skaties tieši šitien. Skaties, ja? Wow. Redzēji? Kur tas uzradās? Tu uzmetam gaisā? Es uzmetu gaisā? Pielipināt? Es pielipināju? Nu, kurienes tas uzradās? No kameras džeka. No kameras džeka? Tu domā, kameras džeks vainīgs? Noliec to rokas, ja. Skaties tieši šeit, ja. 1, 2. Trīs! Ok, nav nauda, ja? Redzi, tagad rokas var vairāk. Lūdzu, nesaki to, ko Kristaps teica, kurš bija pirmais vai Tas bija sarežģīti, vai ne? Nē, par to mēs nerunāsim. Mēs runāsim daudz vienkāršāk. Tas varētu būt balonu burvju triks. Sarunās? Ok, tad tavs uzdevums būtu pavisam vienkārši. Tev ir tāds balons.
Te ir jāpārbauda balons. Pārliecinies, ka tas tiešām parasts balons. Parasts balons, ja. Tajos balonos ir tāda interesanta lieta, ka var rekur viņu saspiest tā nedaudz. Un tad var rekur ārā izvilkt šādu te. Rekur izvilkt ārā pats. Labi, es tev parādīšu vēl, bet to podziņu, tad, kad atrod, var izdarīt tā, iedod man savu roku. Tad, kad to podziņu atrod, var izdarīt šitā. Uzliec pirkstu virsū, uzskies viņu, un rīvē šādā veidā. Varbūt viņu pārīvēt uz pusēm. Eit nost. Kā? Tad es tā mēģināšu vēl interesantāk parādīt. Mēģināsim izdarīt tā, ka šitā būs pirmā bumbiņa, tā paliks manā rokā, otros ielikšu tavā labajā rokā. Iedomāt savu labo roku. Un kārtīgi saspied viņu, mēs taisa ciet, apgriez roku riņķi šādi. Tur ir viņš tā, te bišķi augstāk, un otru uzliec tā apakšā priekšā jau. 1, 2, 3. Sajūti kaut ko? Nē. Neko nesajūti? Nē. Tieši tajā brīdī mana bumbiņa pazūd, skaties, kas tavējo notika. Come on! Eit nost. Labi, mēģināsim, es izdarīšu tā. Tev būs jāskaita līdz 10, viena bumbiņa ir vienā rokā, viena otrā rokā. Iedod man abas rokas savas. Šitā te. Un tev ir jāskaita līdz 10 un uzmanīgi jāskatās uz bumbiņām. Jā, un skaties uzmanīgi arī, lai man nekas neieiet piedurknēs, ja? Tātad, apmēram šādi, atties rokas vaļā un skaitam kopā līdz 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Šādā veidā viņas pārvietojās, ja? Labi, tātad pirmo bumbiņu es atstāšu pie sejiem, otro es iedošu tev, tu ar labo roku skolā rakstība kreiso. Labo. Ar labo roku, dod man savu labo roku. Liekam otru bumbiņu labajā rokā, to es teicu ciet un apgriez riņķī, ja? Šādā veidā. Tad es izdarīšu šitā. Tu stingri tur, ja? Šitā. Šitā. Jā. Un pa daļām es viņus no savas rokas ielicis tavā rokā. Skaties manā rokā. Tikko sajūtu. Sajūti tikko, ja? Jā. Skaties, taisa vaļā. Otā. Mēģināsim ar sarkano lakatiņu uztaisīt burvju triku. Un došu tev arī vispirms pārbaudīt sarkano lakatiņu. Tas ir parasti maģiskais sarkanais lakatiņš, var nopirkt jebkurā burvju triku veikalā. Kas būtu vēl labāk, ja tas nebūtu burvja? Ja tas nebūtu burvju lakatiņu, sarunās paņemsim parasto lakatiņu. Šitais ir parastais burvju. Šis tāds mans. Parastais lakatiņš šitais. Nav gar. Šitai netic, ka tas ir parastais lakatiņš. Jā. Parādīsim tev ar baloniem, triku rekomendēts maisiņš. Iekšā daudz dažādi baloni. Un likšu iekšā viņus visus tā, lai tu neredz viņus. Un darīsim tā, ka tev būs jāizvēlās viens balons. Es izvēlēšos vienu, paliec roku iekšā vēl cārā vienu arī. Un svarīgi ir, lai tavējs nav dzeltens, jo es jau izvēlējos zeltu. Es arī. Mēģināsim vēlreiz liec roku iekšā vēl cārā citu balonu, tad varēsim sākt. Tātad vēl cārā. Es gribu, lai tu redz, ka tur iekšā daudz dažādu balonu, ja? Tad reku viņi visi tur ir. Ja? Virsē, ja centies kādu virsējo izvilkt, tādā veidā būs vieglāk tie. Mums tur krāsējumi šie dzeltenie kaut kur apakšā bija. Divi dzelteni, ja? Kā tu to dari? Labi, mēģināsim izdarīt tā, lai būtu bišķi vienkāršāk, tad es izvilku šādā visus balonus un tiksim vaļā mēs no tiem dzelteniem. Palīdz man bišķi, ja? Ņemam ārā tos dzeltenos. Visi dzeltenie mums paliek malā. Paskatīsimies, lai tur nekas mums ir iekšā nepaliek. Visi dzeltenie ir ārā, nekas iekšā mums nav palicis. Un izdarīsim vēl tā, mēs ieliksim dzeltenos pašā apakšā. Liec viņus apakšā iekšā. Visi paliek apakšā. Un krāsainos liec pa virsu. Tādā veidā dzeltenie būs kaut kur apakšā un krāsainie mums paliks pa virsu. Tev būs daudz vienkāršāk izvilkt ārā citu balonu, ja? Liec iekšā visus, to arī liec iekšā. Ļoti labi. Saliksim visus līdz galam iekšā un tagad tev būs daudz vienkāršāk jau izvilkt citu balonu, jo visi dzeltenie apakšā, krāsainie pa virsu. Eeny, meeny, miny, moe, catch him on the toe. Ok. Un atkal dzeltens balons. Akrapadabrab.
Vēl cārā vienu balonu, ja? Vēl cārā visus balonus, ko tu tur čakarēsimies. Vēl cārā. Priekšā nav kaut kāds tāds maziņš skudriņi, kas uz preinpeinu tā visus balonus. Maziņa skudriņa, kas visus balonus nokrās. Jā. Šoreiz būs tāds kā balonu kāršu triks tāds kopā, ja? Tāds abi divi kopā. Okay. Tā nav baila no baloniem? Nē. Nav. Skatāmies uzmanīgi, es paņemu kārtu. Šādā veidā. Da. Labs, vien. Es izņemšu ārā, lai tu vari visu pārbaudīt. Tu vari pārbaudīt. Tas telefons ir šitais, jo tu esi burts cilvēks un tu vari... Tu domā, ka tas ir mans mobilais telefons, ja? Jā. Nu, redz, viss Tu satrisinājās. zvani saviem burvju draugiem. Ar šito te burvju telefonu, ja? Jā, un saki, es tikko iemācījos jaunu burvju triku, es tev varēšu parādīt Skype'ā. Ar šito te telefonu es zvanu saviem burvju draugiem, ja? Jā. Un Skype'ā rādu trikus viņiem. Palicis neliels suvinīši no manis. Uztais labāk man desa. Tas. Zini tādu burvju mākslinieku kā Harijs Poters? Harry Potter, vai viens ir fake? Viņš nav īsts, ja? Es esmu īsts, kā tu domā? Nu, Harry Potter ir fake, jo tā bija filma. Tā bija filma. Jā, bet tā nebija īstā dzīve. Tu man palīdzēsi uzliec savu pirkstu virsū. Turi. Laid vaļā. Kā tu to darīji? Es zinu, kā. No, šauj ārā. Vajag šo vietu uzlikt tā kā pī, kad es stāstu. Kad tu... Nu, tā klusām. Klusām izstāst man. Nevienam nestāstīšu. Vai varbūt tās, piemēram, ja to taisīt, varbūt tās ar lielākām monētām, piemēram, paņemt šitā te un uztaisīt bišķi lielākas monētas. Ko? Kur? Skaties. Es uztaisu tādu burvju kustību, 1, 2, 3, uzsit knipi un tieši tajā brīdī tur iekšā parādās nekas cits. Jā. Būs grūti izvilkt ārā. Apmēram šitā.